Kāpēc jūs reizēm saņemat tukšas auto vēstures atskaites? Mēs taču visi ejam uz veikalu un pērkam pārtiku, vai ne? Teorētiski tu to visu nepieciešamo var nopirkt gandrīz jebkurā veikalā. Teorētiski. Jo tas sortiments, kā mēs zinām, katrā veikalā viņš, vairāk vai mazāk, bet viņš atšķirsies. Kaut kāds populārākās pozīcijas viņos, protams, ka pārklājās, bet, ja šum pie pelmeņiem grib straupes, kefīru, talsu krējumu un to visu pārkaisīt ar sumahu vai kinzu, tad tā ir problēma. Jo iebraucot vienā veikalā, es to visu parasti dabūt nevaru. Par uzbeku plovu festivāliem vasarā es vispār klusēju. Lai es tur savāktu visu to, ko man priekš viņa vajag, man tur ne tikai ar tukumu nepietiek, man tur pat arī reizēm ir pa īsu. Vai jūs visu gribat vienā atskaitē? Pēc kādiem dzeltenajiem burkāniem un bārbalēm man speciāli jābrauc uz Rīgu. Un tur vēl jāzina, kur to visu dabūt. Pēc Jērgaļas ir jābrauc pie Kristapa mammas uz Mazburkām. Kristap jau jūs zinat. Kas tu tāds vispār? Rīsi, tos ir jāved no Vācijas. Tāpat kā mašīnas. Tikai mašīnas jāpērk no vāciešiem, rīsi no turkiem vai arābiem. Un pirms tu vispār sāc to plovu taisīt, tev vēl ir jāsaprot, kuri ir tie īstie rīsi, kuri neizšķīdīs pēc pusstundas vārīšanas, kā Volvo motori ar 100. Ar cik kilotiem viņas nedrīkstēja pirkt? Tā kā tieši tāpat ir jāvāc visi tie dati par tās mašīnas vēsturi. Katrai no tām maksas vēstures atskaitēm, kuras jūs pērkat, tur ir savi informācijas piegādātāji un kaut kāds konkrētu datubāžu kopums, no kuriem viņi to informāciju ņem. Vieniem tur ir nopirkt piekļuvu kaut kādai Mercedes vai BMW dealer datubāzei, otram, diemžēl nav. Viņi visi ir starpnieki. Iepērk informāciju no dažādām lielām datubāzēm, pārdod jums tālāk, vienkārši izlaižot tos datus caur savu platformu. Protams, kaut kādas populārākās datubāzes ir nopirktas, bet, kā rāda pieredze, ar tām populārākajām bieži nepietiek un visām valstīm, no kurām tās mašīnas pie mums ieved, diemžēl tas nedara. Reku parādīšu piemēru no Provina. Nobraukuma grafiks un līkne ir uztaisīti no 3 dažādiem maksas avotiem. Tātad tai visā atskaitē kopā ir salikt dati no 7 dažādiem avotiem. Nav teikts, ka tā būs visiem un vienmēr, bet šajā gadījumā tie bija 7 avoti. Un tieši tāpēc mēs arī izveidojām to Provina projektu, lai tu to visu var dabūt vienā vietā. Teikam, tas Provina tev beigās vēl pateiks, ar cik kilotiem tos rīsus nevajadzētu pirkt. Ja tai konkrētai maksas vēstures atskaitē nav nopirkta piekļuva kādai no tām datubāzēm, tu neko neuzzināsi un viņa arī būs tukša. Tāpēc ir jāmeklē arī ārpus viņām. Tā kā, ja tu esi slinks stulbs vai tev tam visam nav laika, tas Provina projekts kā reiz arī uzbūvēts tieši priekš tevis. Pat, ja tā informācija par to konkrēto mašīnu nebūs atrodama nevienā datubāzē, ne noskrējuma dati, ne negadījuma dati, mums pilnīgi noteikti būs ko pastāstīt gan par pašu noskatīto auto, gan tiem riskantajiem agregātiem. Tad beigās jau tur ir kaut kāda skaidra bilde.